Pārliecināšanas process ir patiesībā tieši tāds pats kā šaušana mērķi. Iedomājieties, jums priekšā ir mērķis, un mēs mēģinām trāpīt vienmēr desmitniekā. Mēs vienmēr mēģinām iegūt to savu, un mēs mēģinām pārliecināt otru cilvēku kaut ko nedarīt vai kaut kā rīkoties savādāk. Un parasti, kas notiek, mēs vienkārši šaujam pa malām, un bieži vien mēs pat vispār netrāpam tam mērķim. Un tam ir diezgan precīzi novērojumi. Es jums izstāstīšu 5 no saviem subjektīviem novērojumiem, kāpēc mēs bieži vien nevaram neko panākt pārliecinot. Mans vārds ir Viesturs Mēkšāns, esmu režisors jau vairāk kā 20 gadus, un pēdējos 8 gadus man ir runas skola, kuras pasniedz komunikācijas prasmes visiem interesantiem, visiem cilvēkiem, un viena no komunikācijas prasmu tādām sastāvdaļām ir pārliecināšanas prasmes. Lūk, pirmais no maniem novērojumiem ir tas, ka mēs vērtējam cilvēkus, mēs pieņemam to, ka viņiem kaut kas nepatīk. Mēs pieņemam lietas, neuzzinot, nepacenšoties uzzināt, kas patiesībā tam cilvēkam ir svarīgs, kas viņam interesē, kas viņam patīk vai nepatīk. Mēs uzreiz iekategorizējam, nomarķējam viņus kaut kādās plauktiņos un visu, ieejam iekšā tādā pasīvā zonā. Un līdz ar to mūsu pārliecināšanas process bieži vien ir ļoti neefektīvs. Otrs novērojums ir teikums, jeb arguments, bet man tas ir vajadzīgs, man vadība spiež, man termiņi spiež. Un patiesībā tajās situācijās, kur jūs izmantojat kā argumentu, ka tas ir jums vajadzīgs, tas nestrādās. Tāpēc katram cilvēkam, ja godīgi, ir pilnīgi vienalga par to, kas jums ir vajadzīgs. Mēs šajā te pasaulē dzīvojam tādā egoistu vidē, un komunikācijā šis vārds egoists tiek ļoti bieži izmantots, un tas patiesībā ir tam objektīvs iemesls, jo skatītājs, jeb klausītājs, viņš vienmēr rūpējās par to, lai viņam būtu interesanti, lai viņam būtu vērtīgi. Un tieši tāpatās arī pats runātājs arī bieži vien rūpējās par to un uztraucās par to, vai es labi izskatos, vai es gadījumā nekļūdīšos. Līdz ar to komunikācija vienmēr ir tāda egoistu spēle, bet arguments, bet man to vajag, ir viens no sliktākiem argumentiem, un tā ir arī atklāta šaušana garām mērķim. Trešais ir minēšana. Tas nozīmē, ka mēs cenšamies pārliecināt otru cilvēku, uzminot, kas viņam varētu interesēt. Varbūt tev interesēs aizbraukt uz Itāliju, uz kalniem. Nē, neinteresēs. Varbūt tev interesēs ūdens atrakciju parks, varbūt tev polosports interesēs. Un mēs varam tādā veidā bezgalīgi šaut garām mērķim, minot. Vienīgais risinājums patiesībā būtu uzdot jautājumus, un tur komunikācijas mākslā to sauc par kalibrētiem jautājumiem. 4. punkts, kāpēc mums bieži vien izgājušās pārliecināšanas process ir, mums nav vispār nekādas izpratnes par otru cilvēku, jo ņemiet vērā, mums ir ieradumi, mums ir tie pārliecināšanas ieradumi, mēs katrs esam iemācījušies laika gaitā kaut kādā veidā manipulēt vai pārliecināt otru cilvēku. Bieži vien tās varbūt arī aizsardzības taktikas, tās varbūt arī draudu taktikas, tās varbūt arī tādas empātiskās ieklausīšanās taktikas vai arī atteikšana ar smaidu. Katram no mums ir ļoti dažādi pielāgošanās mehānismi, un jums jāņem vērā to, ka tas cilvēks, kas jums atrodas pretī, viņam ir arī kāda no šīm taktikām. Jums ir vienkārši jāsaprot, kas tā ir, un attiecīgi arī jāpielāgojas. Otra lieta, katram cilvēkam ir pilnīgi cita motivēšanas sistēma, dažus interesē viņu karjeras, citus interesē viņu personīgie mērķi, vienu interesē pabeigt lielu projektu, lai viņš kļūtu slavens un tā tālāk, citu interesē pilnīgs miers, viņam galvenā problēma ir darba slodze, un viņš tikai to vien vēlās, lai noņemtu šo te nastu no saviem pleciem. Tā kā mums ir jāuzzina tas otrs cilvēks, ar ko mēs runājam, un šis izpratnes trūkums ir viens no tādiem klasiskākajiem grāvjiem un iemesliem, kāpēc mēs nekad nevaram trāpīt īsti mērķī. Un pēdējais 5. novērojums ir, mēs uzbāžamies ar savu patiesību. Un patiesībā tas jau ir vai nu pirmajā teikumā, vai jau uzreiz otrajā teikumā mēs neko nesaklausot no otra cilvēka, mēs bliežam ar savu risinājumu, un tev tas ir jādara, un bieži vien mēs pat forsējam, mēs pat uzspiežam tam cilvēkam ar savu risinājumu, viņš vēl tur spurinās mums pretī, nē, tomēr ir tev jārīkojās ir attiecīgi šādi. Mēs nedodam iespēju otram cilvēkam vispār izteikties, viņam nav viedoklis. Lūk, un šie ir tie novērojumi, kāpēc arī bieži vien izgāžās šādi te pārliecības mehānismi vai modeļi. Risinājums, protams, ir enciklopēdijas grāmatas biezuma vērts izklāsts, un to mēs arī nākošos raidījumos varam vairāk padiskutēt, bet katrā ziņā mums ir runas skolā ir pilnīgi jauna argumentēšanas un pārliecināšanas programma, kas ir attīstīta, un mēs strādājam ar šiem te mehānismiem, ar šiem te pārliecināšanas principiem, kurus
patiesībā jebkuram profesionālam cilvēkam būtu vērts atkārtot un atgādināt sev, jo bieži vien mēs iekrītam iekšā ļoti vecos, trakos, klišejiskos ieradumos, un mēs vienkārši nesapratam, kāpēc mums nesanāk pārliecināt. Jā, runas skolā mums ir pārliecināšanas vesels segments, tā kā apakšā zem šī te YouTube video nospiediet linku uz runas skolu, 1. 7 dienas ir bezmaksas izmēģinājuma periods, un tiekamies jau drīzumā pie mums.